Eiropas konferenču līgas kvalifikācijas trešās kārtas spēle starp Audu un Dritas komandu no Kosovas. Tavares, Portugāļu pussargs pie bumbas, Auda nopelnījusi bīstamu standartu. Bubulīto vārtu mērķi, 1-0! Nošķir Rikošets, nesitiens ar galvu, bumba pa taisno. Bruno Tavares un 8. minūte izcels sākums Audas komandai. Arī šajā kārtā Auda turpina priecēt Latvijas futbola līdzstājs. Tavares no tā paša punkta. Varbūt mazliet tālāk, vēlreiz esam nopelnījuši brīvstienu un jāmēģina atkārtot. Tavares kaut ko līdzīgu ir izspēlē. Šeit sitiens ar galvu. Mazliet pāri vārtiem. Sīta iespējams, ka tas ir Klemente, bet laba izspēle šoreiz arī mainiekiem. Un fiziski un precīzi spēlē Talā. Viņu pieturēs rokas tur, vēlreiz viņu tur, bet saglabā bumbu. Mazais Ņiprais senegālietis, kā viņš tur cīnās un izlien cauri visiem, var turpināt uzbrukumu. Sitiens pa vārtiem, Klemente pārāk vāji. Ātruma īpašības pietiekami augstā līmenī viņam ir. Un galu galā viņš dara to, kas no viņa arī tiek gaidīts. Gūst vārdus pagaidām. Audas sastāvā Algunī no distances, spēcīgi, bet neprecīzi. Šoreiz sit nigērietis. Jā, šis uzbrukums iesākās ar Manē uzstājumu kreisajā flangā. Mums tomēr jāmeklē uz priekšu, un šāda bubošanās savā pusē neko labu nevar beigties. Tāpēc tagad beidzot izdodas izrostīt pretinieku un ātri pāriet uzbrukumā. Talā soda laukumā apspēlē vienu otru, ne, bumba paliek pie mums. To darīs Ogunī, vēl viens sitiens pa vārtiem, cik tur trūka. It kā jau tāds ņemams sitiens vārtsargam Maloku, kurš arī savu darbiņu paveic, taču viņa darbības vārtos nepārliecina. Arī pirmajos ielaistajos vārtos ne Eiropietis Drita pamata sastāvā. Mark Klemente liek augumu. Šoreiz jā, tur nostāv arī kājas Klemente no distances sit un garām. Izcili nospēlē brazīlietis, bet šoreiz neprecīzs sitiens noslēgumā. Kādā brīdī šķita, ka varbūt skāra pretinieku, tomēr neviens neprasa stūrus. Pretinieks viegli atšifrē. Tavares. Laba bumbas kustība tagad Audai. Klemente pazaudē bumbu, pats gan atgūst to. Klemente uzreiz nedomāja sitiens vārtu pārliekties un pret vārtu. Varbūt ne pret vārtu līniju, bet turpat vārtu priekšā bumbu atlikt. Vēlreiz Klemente bloķēt sitiens stūrus. Mateuš Klemente, brīnišķīgs tālsitiens un paveicis Drita komandai. Tāpat kā nepaveicās, protams, pirmajos ielaistajos vārtos. Un tagad ir lielā iespēja. 4-2. 4-2. Jāsmuto tādas iespējas. Talā viens pats pa labi vēl paklūpies no diviem aizsargiem. Taivo sitiens pa apmalu, pa ārmalu. Vai izmanto Auda šo momentu. 4-2 izgājiens. Turklāt viens no diviem aizsargiem Drita komandā vēl paklupa. Tikmēr pārņem. Tur bumbas kontroli viesu un kļūda. Mortāla gaisa no atkal pretuzbrukums. Šoreiz gan 2-4 jau pretiniekiem steidzas priekšu Auda. Gaisa tālāk Taivo un nav aizmugurē Abdulrahmans Taivo. Ir tomēr Ir aizmugurē. Galu galā, jā, ļāva nospēlēt. Tiesa šo epizodi līdz galam. Es sacīšu tā, ka Taivo atkal ne pārāk veiksmīgi. Ļoti skaists vārtu gūms, kas vēlēsies atradīs internetā. Brīnišķīgs izpildījums. Tagad tur vairāki kritieni uz zālienā. Odrogo nobloķē. Veiksmīgi. Ļoti tādā akrobātiskā arī manierē. Un te jau uzreiz pašā sākumā kamerā tiek pieturēts, lai likvidētu potenciāli bīstamu brīvstienu. Tiešām tā arī diezgan skaļi stadiona un akustika, ka precīzi nesaklausīja. Bet te Tuša tiek vaļā no mūsu aizsargiem un nopelna stūra sitienu Drita. Labi, tagad bumbu kustina viesi. Salmanī. Tas gan bija bīstami. Jā, tur arī Zviedris sākumā izskatījās, ka Zviedris saprata, ka neies izgainā, viņš it kā paspēra sulīti, bet paguva ieņemt pareizu pozīciju. Manuprāt, ka viņš ātri pārdomāja, laicīgi pārdomāja uz abām pusēm līdzvērtīgi. Tā ka te var arī tajā ziņā neko nepārmest. Nav tā, ka par sliktu Audai vienkārši interesantā manierē, sacīsim tā. Horvāts, bet angļu stilā. Tiesā. Traoré. Ogunī. Laba piespēlē. Vārtu priekšā bomba. Pagrūž mūsu futbolu. Tālāk vēl ir iespēja tur skrēt Traoré. Uzreiz divi futbolisti pirms tam varēja trāpīt pa bumbu. Tavares tikmēr ir ārpus laukumu. Jā, pieklivojot, Tavares turpina šo spēli. Jā, mēģina vēl izturēt. Tagad Taivo, šoreiz nesanāk viņam aizstumt prom pretinieku ar korpusu, bet stūra sitiens. Un pat nopelna stūra sitienu. Un smalki tagad Traoré piespēlē Ramosam. Sitiens šoreiz tieši pozīcijā, kur atradās arī vārtsargs. Bet jāpārbauda šis vārtsargs. Šoreiz cīņa, Meļņiks uz priekšu. Varbūt pretuzbrukums var sanākt Kamarā. Kamarā ir svaigs. Kamarā var apspēlēt šādās epizodēs. Uz apspēlēšanu. Kamarā to arī dara. Apspēlēt šaisargu. Kamarā piespēlē.